Man ir 3 guru, kas man mācījuši Rainis, kas man devis atbildes uz visiem jautājumiem. Ticiet man, uz visiem. Rainis. Vēl? Hans Seljē. Jā. Tas ir Nobela prēmijas laureāts. Viņš ir Austru-Ungārijas vispār pilsonis, bet viņš ir visu mūžu nodzīvojis Francijā. Viņš franču valodā visi mācījis. Mana mūža stress iznāca tāds, ziniet, šitāds te apvārsnes. Bija Krievu laikā tāds grāmatas sērija. Paskatāties, kā viņas paskatās. Te jau tā kārtīgāk sasvītrot. Jā, bet... Tā mierīgāk. Jā, te viss tas ir. Un cik es viņu lasu, kā... Tā ir eseja faktiski par viņu. Bet, ka viņš iemāca, piemēram, altruiskais egoisms, jā? Kā liekas, kā savienojums. Altruists ir tas, kas tikai sev, kas tikai visiem citiem, un egoists, kas sev. Bet altruiskais egoists, viņš saka, nevajag noliegt. Dieviņš mums ir radījis kā egoists, ka tā lielākā zīve apēd to mazāko zivi. Vai tad viņš ir vainīgs? Dieviņš tā ir radījis pasauli, ka viņam ir tā jēga, jo citādi viņš pats nevar pastāvēt. Un cilvēkam ir jābūt egoistam, un viņam ir jārealizē savs ego. Bet tas, ko viņš rada caur to savu ego, ir jāpieder sabiedrībai. Man interesē 3. guru. Vai tas ir Imants Ziedonis? Jā. Es cerēšu atbildi izdzirdēt. Imants Ziedonis.